Vakar! Man jau vakar 6 cēlos. Vakar visiem. Kamera ir noktinusies, viss forši. Forši. Mana tēma ir cilvēks, vide, ēdiens. Vispirms es gribēju pateikt ļoti lielu paldies, ka uzaicinājāt. Ļoti labi, kad ir ļoti daudz jau aizbraukuši prom, jo tas mazāk stresu rada. Jo, zin kā, nav pierasts runāt tādās koncertu zālēs un vēl pēc tam ar tādām auditorijām. Parasti ar vienu kameriņu jārunājās. Man ir 1. Būs arī 2, no sākuma 1. Pirmais, ar ko es gribēju sākt, par to kreativitāti. Špikarītis? Jā. Par kreativitāti. Kreativitāte, jeb radošums, laikam tas ir viens un tas pats. Vismaz manā sapratnē, droši vien, ka tur vārdu terminu pārzinātājiem tas ir savādāk. Radošums tas man nozīmē, ne tikai man, bet man liekas, ka lielākajai daļai cilvēku tas nozīmē kaut ko izdomāt. Kaut ko, kas strādā, vai kaut ko, kas nestrādā, vienkārši kaut ko izdomāt. Kaut ko radīt, kaut ko, kas ir, tā kā tava fiška. Un es to nedaru nekad viens pats, un es domāju, ka lielākā daļa, kas kaut ko ir izveidojuši vieni paši, neko īsti nevar izdarīt. Izņemot kaut kādus tur Einsteinus vai kaut kādus tādus, baigi krutos lubrakus. Tamdēļ es esmu izdomājis, ka es vienmēr to daru grupā. Un man ir vairāki grupējumi. Arī jums iesaka nodarboties ar vairākiem grupējumiem. Jo, manuprāt, kreativitāte tas ir tā kā seks. Un seks ilglaicīgs, respektīvi partneru attiecības ar domu dzemdēt kaut ko, un tās dzemdība tad arī ir tas rezultāts, pie kā mēs nonākam. Man ar sievu, kur arī šeit kaut kur ir ļoti labi 2 rezultāti, Vesterts un Austra, par ko šai sadarbībai ir reāli mantinieki un tā. Tad man ar Ilzi Lasmani Broži ir rezultāts, kas ir kulta ēdieni, kas ir starp citu ļoti daudzgadīgs rezultāts jau. Un tad vēl ir daudz dažādu. Ar Ēriku Dreibantu mums ir 3 pavāru restorāns, diezgan arī normāls rezultāts. Tās dzemdības laikam ir tās visradošākās. Kā mēs to darām? Jo mums ir jādzemdē kaut kādi televīzijas fiškas, mums ir jādzemdē kaut kādi ēdieni, mums jādzemdē restorāna koncepti. Principā tās ir mocības un tās ilglaicīgās attiecības to visu arī rada. Respektīvi, tie nav draugi, tie ir partneri, kuri ir profesionāļi, ar kuriem jūs varat runāties par vienu tēmu ilglaicīgi un attīstīt to. Un tā mēs šo to dzemdējam. Tātad pirmā tēma, kā jūs redzējāt, man ir 1, cilvēks. Cilvēks ilglaicīgs partneris. Tikai ar to tu vari kaut ko labu piedzemdēt. Nākošā tēma, kas ar kāju var pāršķirt mierīgi. Nevar. Nākošā tēma, par to cilvēku runājot, ir tie draugi. Draugi, kuri man ir ļoti dīvaini. Ja jūs zinat tādu Kņazu Baratinski, tas ir mans ļoti labs tūs draugs, ļoti daudziem cilvēkiem nesaprotams cilvēks, bet man viņš ļoti patīk un ar viņu vienmēr ir spraigas diskusijas. Nevienmēr ļoti vajadzīgas pat, vai arī rezultatīvas. Nevienmēr tur ir dzemdības. Dzemdības ir ar tiem patstāvīgajiem. Tad ir ļoti daudz tādi digitālie draugi. Jo mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur man tur viens ļoti labs draugs dzīvo Īrijā ilgi, viens var cikot daudz kur pa pasauli. Un ar viņiem arī tu vari satikties kaut vai tajā pašā internetā un vienkārši to vienu tēmu izmuļāt pāris stundas, un tev jau ir tās ilglaicīgās attiecības arī rada kaut ko. Un tad ir vēl tie mirušie cilvēki. Tie mirušie cilvēki, respektīvi zombiji. Jūs taču zinat, par ko es runāju, vai ne? Ar viņiem arī ir ļoti forši parunāties, jo viņi pārsvarā runā tuftu. Tu ar viņiem īsti nekad neko negribi runāt, tu pārsvarā klausies. Un kaut kas arī pirms tam jau minēja to, ka vajag klausīties idiotos.
Varat Dostojevski palasīt. Idiotos ir baigi krūti klausīties, jo idioti tev izstāst daudzas lietas, kuras tu it kā zini, bet tu par viņām vispār nekad neesi domājis, vai viņas vispār aizmirsis. Tad ir vēl vieni tie saucamie ceļojumu draugi, jo mēs ar tiem kulta ēdieniem braukājām daudz pat tām pasaules, dažādām valstīm, pētam tos ēdienus, un tāpēc ir tie ceļojumi cilvēki, ar kuriem tu vari īsā laika periodā, tev ir tur 4 stundas, tev ir noteikts mērķis, un tev no viņa ir jādabū ārā maksimāla recepte par to ēdienu, tev ir jādabū ārā maksimāli daudz informācijas, tev ir jāsadraudzējās, viņam ir jāsmaida tajā kamerā, tev vajag dabūt ārā baigo kaudzi ar visu kaut ko. Un tas ir reāls treniņš, kā tu vari ar ļoti daudziem cilvēkiem sakomunicēt, par ko paldies televīzijas raidījumam. Un tad ir tie restorānu cilvēki, kuriem es gatavoju ēst, kas nāk, un starp viņiem ir pilnīgi visi. Tur ir gan draugi, gan tie mirušie cilvēki, kurus es terminoloģijā tādā lieku iekšā, pilnīgi visi. Un tu redzi, kā viņi reaģē tajā restorānā. Tas apmēram viss par cilvēkiem. Nākošais ir vide. Ēdot, tas cilvēks ietekmē vidi. Jūs ļoti labi zinat, visi tie izmeši, tikko kā jūs ēdāt visu no tādiem visādiem kartoniem. Jā, nākošais, 2. Redzi, man cik forša prezentācija. 2. Tas cilvēks ietekmē vidi. Kartoni, mēs visi ietekmējam visu vidi. Un vide ietekmē mūs, kad mēs ēdam. Piemēram, vislabākais, jērs, kur es savā dzīvē ēdis, ir pie Jānīša, kas ir ļoti labs jēru audzētājs, āboliņu pļavā, cepts uz augšņiem turpat. No siena ķīpām uzbūvēts restorāns, tas jērs turpat ganās. Viņš ēd to āboliņu, cits, protams. Mēs ēdam to mirušo jēru, cept uz tiem augšņiem. Un tas ir kruts jērs manā izpratnē. Kruts jērs nav fancy šmency jērs pasūtīts restorānā ar pjurē filē kaut kāds tur. Jērs savā vidē garšo vislabāk. Tur garneļvēži vai mēnces Islandē, kad tu ar zvejniekiem kopā pēc zvejas koda aliņu runā par to, kādu mūziku viņi klausās, kad viņi valk ārā savus zvejas tīklus, kādu viņi, kad iet jūrām, klausās mūziku. Tur viņiem piedzeries tik tālu, ka jūs jau esat futbola mačā tā sapazinušies, ka jūs vienkārši esat čomi dēļ tā, ka jūs abi saprotat zivis. Jūs kā pavārs arī saprot zivis, bet viņš kā zvejnieks saprot savādāk zivis. Bet tēma ir pilnīgi kopēja. Vēl tie cilvēki sadalās pēc valstīm, un tā ir stulbā lieta, tā ir politika. Kas man riebi, jo, manuprāt, politizē to visu ēdienu. Piemēram, tur, iedomājies suši, tev uzreiz liekas, tie ir Japāņu šķībacēnie. Ja tu iedomājies tur amerikāņus, tie ir esnie hamburgeri ēdāji. Tas viss ir tik politizēts, ka tas tā, mazliet kretinē, bet tā arī ir cilvēku sadalīšana, un, manuprāt, cilvēkus vispār nevajadzētu sadalīt. Par cilvēkiem un pieredzēm. Viss tāda cilvēciskākā pieredze un cilvēku jaukšana kopā, un kāpēc es minēju tos dažādos draugus, dažādās tās vides, kuras ēd to ēdienu. Vislabākā tā pieredze man ir bijusi Parīzē, ka tu iebrauc nostupējies Parīzē, paliec zem tilta, reāli ar diezgan daudz naudu, bet paliec zem tilta, jo tu vienkārši negribi meklēt viesnīcu, izdzer pudeli sarkanvīna, pēc tam aizēj uz Rītas viesnīcas brokastīs par ļoti pieklājīgu summu. Un tas reāli rada lietas, un tas tev iedod tādu šīs galvā, kas noteikti palīdz pēc tam. Pēc šitā brauciena es radīju galerijas istabu ēdienu konceptu. Droši vien jūs esat kāds bijis tur ēst. Tā. Tas par ēdienu runājot, tas ēdiens ir palicis tik globalizēts, ka tur vispār tam radošumam nav nekāda jēga. Paceļiet rokas, lūdzu, kam garšo 3 stūrmaizītes? Kam garšo? Kas mīl 3 stūrmaizītes? Es gribu 3 stūrmaizīti. Man vajag 3 stūrmaizīti. Kam garšo Snickers? Baigi gribu Snickeru. Snickeru jau kāds grib. Kāds jau ir. MSG strādā, ja? Globalizētais. Kam garšo tas te lidmašīna ēdiens? Kurš lidmašīnā iekāp un ieturēšos? Nevienam,
Un tad jūs atceraties uz to jēru, vai atceraties mammas varīto saļanku, vai iedomājaties kaut kādu labu restorānu, un tas viss tiek nonivelēts līdz tādam, ka tur radošums ir vienkārši piķa pelnīšana. Vai arī vienkārši kvalitātes normas, to mēs arī varam ielikt šādā grupā, vai varam ielikt higienas normas, vai jebkuras savienības izdomāties sūdi. Bet īstenībā par ēdienu runājot, vienīgais ēdiens, kas ir labs, ir tavs ēdiens. Ēdiens, kur tu esi izgudrojis? Es esmu izgudrojis 2. Un kopš 16 gadiem esmu virtuvē. Es domāju, ka jūs esat izdomājuši daudzreiz vairāk ēdienus. Man problēma tā, ka man tie ēdieni arī jāpārdod. Lai jūs par viņiem pārmaksātu. Respektīvi, lai jūs samaksātu manam seksa projektam ģimeni, lai mēs varētu bērnus nodrošināt. Paldies! Viss, es beidzu. 3. uz redzēšanu. Par cik tā ir koncerta zāle, es gribēju nodziedāt dziesmu. Drīkst? Kādā jaukā namā dzīvoja kāds vīrs, un to vīru sauc, nevajag plaudēt, Johans Mušpapīrs. Viņam bija sieva, tīri tā nekas, un tā sieva ēda grīdas lupatas. Nemīlat, lūdzu, globālu sūdīgu ēdienu. Paldies!